Esiet sveicināti Nacionālajā psihiskās veselības centrā, mūsu vēstures un kultūras telpā. Mani sauc Silva Bendrāte, un es esmu šajā ārstniecības iestādē nostrādājusi 13 gadus sabiedrisko attiecību jomā. Nacionālais psihiskās veselības centrs ir Baltijā senākā psihiatriskā dziednīca, atvērta 1824. gadā. 2024. gadā mēs nosvinējām iestādes 200 gadu jubileju. Agrāk, tas ir jau 120 gadus no mūsu 200 gadiem, šo ārstniecības iestādi sauc par Aleksandra augstumiem. 1944. gadā nosaukums mainījās, un nosaukums ir regulāri bieži mainījies visus šos gadus. Kopš pagājušā gada 25. septembra mūs sauc par Nacionālo psihiskās veselības centru. Šodien Nacionālais psihiskās veselības centrs ir lielākā psihiatriskās ārstniecības iestāde Latvijā. Kas ir Nacionālā psihiskās veselības centra vēstures un kultūras telpa? Plašākā nozīmē tā ir visa mūsu teritorija, kurā mēs atrodamies Tvaika ielā, ar tām 5 senajām dziednīcas, slimnīcas ēkām. Mēs esam valsts aizsargājams vēstures un kultūras piemineklis. Jo atrodamies senajā 2. ķēzardārzā un esam arī kā piemērs slimnīcu būvniecībai pagājušā gadsimtā. Ja mēs skatāmies šaurākajā nozīmē, tad vēstures un kultūras telpa ir šīs telpas, kurās mēs atrodamies, senākajā ēkā, kas ir atvērta 1824. gadā puspagrabstāvā, 225 kvadrātmetros. Šī pastāvīgā ekspozīcija, ko esam veidojuši šajās telpās, ir veidota 10 gadus. Un tā veidota no vairākām atsevišķām izstādēm, tematiskām izstādēm un atrodas 14 telpās. Es būšu jūsu pavadone ekskursijās katrā no šīm 14 telpām. Bet šajā pirmajā telpā, kurā mēs stāvam, atrodas visa muzeja plānojums. To jūs varat redzēt gan atnākot šeit un apskatoties pa kreisi, šeit atrodas, no manis pa kreisi, atrodas planšete, uz tās ir vēstures un kultūras telpas, muzeja, tātad šis plāns, kas veidots ir uzskatāmi, numurēts, katrai no telpām ir savs nosaukums, un ja mēs paskatāmies šīs telpas un izdomājam, kurā mēs gribētu vispirms ieiet un paskatīties, tad mēs varam redzēt attiecīgo numerāciju un attiecīgo ciparu. Kas ir Nacionālā psihiskās veselības centra vēstures un kultūras telpa? Tā ir mūsu vērtība, tā ir mūsu vēsture, tas ir mūsu komunikācija rīks, tā ir mūsu saziņa ar cilvēkiem ārpus šīs teritorijas, tā ir mūsu sociālā dialoga platforma. Tā ir iespēja sarunāties, pastāstīt un sev parādīt. Kāpēc mēs veidojām šo pastāvīgo ekspozīciju, šo šaurākajā nozīmē mūsu muzeju? Tāpēc, lai motivētu bez bailēm ienākt mūsu teritorijā un pārliecināties par to, ka mēs neesam cietums, mēs neesam represīva iestāde, mēs esam ārstniecības iestāde, protams, ar savu specifiku, kā jebkura cita ārstniecības iestāde medicīnas jomā. Mēs gribējām, lai katrs, kas ienāk pie mums, ne vajadzības dzīts, bet tāpat apskatīties, redzētu, cik šī vieta ir skaista un pārliecinātos, ka šī vieta ir laba, ja nepieciešams saņemt palīdzību. Mēs veidojām šo telpu arī tāpēc, lai mazinātu aizspriedumus un stigmu pret psihiatrisko ārstniecību sabiedrībā. Un es domāju, mums tas ir diezgan izdevies, jo kopš 2016. gada mēs ar savu muzeju piedalāmies muzeju naktīs. Un šajās muzeju naktīs esam ļoti kupli apmeklēti. Parasti sagaidām ap vairāk nekā
1000 apmeklētāju. Lai noskaidrotu vairāk, kas atrodas konkrēti šajā mūsu muzejā, mēs esam izveidojuši karti. Tā ir gan redzama šeit uz planšetes, kur ir redzamas visas telpas, tās ir numurētas, bet šī karte ir pieejama arī mūsu mājaslapā. Šī vietne, Vēstures un kultūras telpa, ir izveidota tā, lai var izvēlēties kādu no ekspozīcijas telpām un to arī attālināt apskatītu. Bet, ja jūs esat šeit uz vietas, tad ar šo kvadrātu kodu palīdzību jūs atkal varat nonākt mūsu mājaslapas vietnē un varat paņemt audio failu no turienes, kas atbilst attiecīgai telpai, un sekot līdzi manam stāstījumam, skatoties šo ekspozīciju klātienē. Nacionālais psihiskās veselības centrs šodien ir lielākā psihiatriskās ārstniecības iestāde Latvijā. Un mums tiešām ir daudz stāstu, ko jums pastāstīt. Mēs savu vēsturi uzskatām kā vērtību, un jums tikai ir jāizvēlās, ko tieši jūs gribētu uzzināt. Tāpēc visa informācija, gan mans stāstījums, gan audio fails, gan video fails ir atrodams mūsu ārstniecības iestādes mājaslapā Vēstures un kultūras telpa sadaļā. Un tikai paņemiet to, kas jūs interesē, un lai jums ir brīnišķīga ekskursija mūsu Vēstures un kultūras telpā.